hop. Lūk, pirmam izbraucienam izvēlējās Lazdonas ezeru. Tā kā ezers ir galīgi netālu, kad 4-5 km no mājām. Saliku jau visu virsū, gan motoru, gan ehaloti, visu. Neliku tentu, nav tālu jābrauc. Putekļi šobrīd nav daudz, nav baigi sausais laiks, nav baigi slapējis, ideāls, lai pārvadātu laivu. Neliels vējiņš, silti. Nedaudz pastāstīšu par to, ko šogad mēs te sadarījām. Gan es, gan tēvs. Tātad, rekur mūsu rīta gara darbs. Jā, rekur ir ehalotas devējs. Viņš mums ieiet tādā kā kabatā. Un ehalotā ir pārslēgtas šīs te labās kreisās puses, lai rāda otrādāk. Jā? Jo ehalots sanāk stāv otrādāk, ar priekšu uz pakaļ. Šoreiz šitā no rīta aizbraucu pie čoma uz Timberārtu, iečakojot Facebookā, sociālajos tīklos, man liekas, viņiem arī mājaslapa ir. Baigi foršās koka pirtiņas, termokoka pirtiņas, viņi taisa un visu ko citu. Aizņēmos mazu termokoka gabaliņu un piestiprināju viņu pie tranča, lai tālāk jau pie viņa stiprinātu visu pārējo, ko vien es sagribu. Šajā gadījumā tas ir ehalotu devējs. Es viņu iztaisnoju, priekš kam vispār tāds stiprinājums. Jūs redzat, laivai te ir tāds diezgan liels leņķis grīdai, un lai ehaloti iztaisnotu, viņu vajag diezgan tā labi un taisni pieskrūvēt cieši, lai viņa tur tā diezgan stingri stāv un nelokās. Agrāk bija man tādi turētāji, tādi metāli, kas iet ap transi un stiprinās tur no otras puses pievelkās ar skrūvi, bet viņi izļurkājas un sāk pa to transi tur staigāt turpu šurpu, līdz ar to ehalota uzreiz tas devējs sāk šitā te ļurkāties, jā, un tas, ko viņš rāda, tas drusku neatbilst patiesībai. Tāpēc šoreiz tā. Caurumi īstenībā tur apakšā ir drusku lielāki, visur var drusku atlaist un paregulēt to visu tā, nelielos diapazonos, bet pagaidām šis izpildījums izskatās kaut kā šādi. Vēl viens jauninājums. Skatījos diezgan daudz video par šiem te visādiem ritentiņiem, uz šiem te galiem, lai laiva būtu vieglāk nolaist un uzcelt atpakaļ. Senukais, ja nemaldos, eiro 50 par katru riteni. Un aiziet. Ja būs pa maz, uzlikšu vēl pa vidu vienu. Un viss, principā, funkciju pilda. Jau pamēģināja laivu uzvilkt un, uzslipot un noslipot ir daudz vieglāk no piekabes nekā tas bija iepriekš, jo iepriekš sanāca slidināt viņu pa šo dēli, ja? Un berze te bija ļoti liela, tagad sanāk, ka viņš viss iet pa šo ripuli. Man jau liekas, ka super. Kas vēl šogad tāds, motors. Jā, kā jau pagājušajā gadā solīju, vairs es īpaši rudeņos un agros pavasaros, pavasarī nesanāk, bet vēlos rudeņos, tā enkura virves cilāšana turpu šurpu ar slapjām augstām rokām bija galīgi apnikusi, tāpēc tika iegādāts, izvēlēts šāds te motors, kas palīdzēs laivu turēt uz vietas. Akumulators. Jā. Šo es godīgi teikšu noskatījos no Aleksa, Crazy Fisherman. Jā, tā kā viņam lielais, es paņēmu sev mazāku. Tā kā, viņš video ieteica, ka ir firma ok un viss, tāpēc paņēmu. Šīm iekšā, protams, ir visi tur Bluetooth un visi, kas no telefonā var redzēt, vadīt viņu tur un regulēt un ko tik vēl tik nevar. Tātad pie šita akumulatora man būs pieslēgts gan dzinējs, gan ehalota. Ehalota gan šogad paliek vecā. Jā, diemžēl nesanāca man iegādāties jaunāku un lielāku, gribētos jau daudz lielāku ekrānu. Šitas ir 9-nieks, Elite 2. Un, kā jūs redzat, nesāju brilles. Un ar gadiem tā redze pasliktinās un jūtu, kad jau tā ekrāna man ir nedaudz pamaz.
Un nekas varbūt nākošgad, bet varbūt savos komentāros jūs varat uzrakstīt. Palika nedaudz naudiņas un nevaru izlemt, ko tad nopirkt. Vai nu zemūdens kameru, kuru pieliek klāt, kuru piesien klāt pie auklas, un aiz viņas vēl velk mānekli. Tā, ka var redzēt copes un zivis apakšā un tā, lai iefilmētu kaut kādus smukākus kadrus varbūt. Mums te daži ezeri ir, kur ļoti daudz koku sakrituši un ūdens, tā plus mīnus diezgan dzidrs. Varētu būt interesanti kadri. Vai arī dronu. Nelielu dronu, ar kuru varētu pafilmēt. Uzrakstiet komentāros, kas jums vairāk patiktu. Forši skati no augšas vai forši skati zem ūdens? Izvēli taisīšu balstoties uz jūsu komentiem. Tā kā tā, motors šogad paliek vecais, jo pagājušajā gadā viņš tika tikai iegādāts, jā. 5-nieks, Daugava ir 20-nieks, arī Tohatsu. Bet principā uz šādiem vietējiem ezeriem es domāju, ka es pat vairs 5-nieku nelikšu. Visticamāk pārvietošos tikai uz elektromotoru. Un vēl viens jauninājums. Eva Grīda. Linku atstāšu arī aprakstā, pirku tepat Latvijā, pasūtīju vienkārši gabalu un pats piegriezu. Par platformu un motoru uzstādīšanu paldies Dulkānam. Visu salīmēja, paši uzlika platformu, ātri nomaināmo motoru, visu piemērīja, viss kārtībā. Labs ir, slipojam laivu iekšā un skatāmies, kā šis viss komplekts iedarbojas kopumā. Aiziet! Kā redzat, ezerā līmenis vēl diezgan augsts un es netieku līdz kantai. Es iebraucu līdz ūdenim un laiva vēl karājas gaisā. Tādam nolūkam ir tie ritentiņi, jo noslipoties mums novadā var normāli, varbūt 3 ezeros. Slīpu ir daudz vairāk, bet viņi tā kā beidzas pirms ūdens, piemēram, vai arī dziļuma nepietiek. Nezinu, kas viņus tur būvē ar kādu domu, piemēram, Lubānas ezerā pie Bākastas slips, vispār man nav saprotams. Slips beidzas, ūdens vēl nav sācies vispār, līdz ūdenim vēl 2 metri. Kaut kā tā, bet, tūlīt ritentiņi, tur viss ir vaļā, viss ir atsprādzēts, man principā tikai jāpiepaceļ šī laiva un jāpastum viņa. Aiziet! Citu striķi aizmirsu piesiet atpakaļ. Lūk, ja to ritentiņu nebūtu, tad man viņa būtu jāstumda un berza diezgan liela. Tiem dēļiem, kamēr es viņu nostumtu līdz leju. Tad būtu laiva jāpārstum aptuveni līdz pusē. Ja? Šobrīd ir jāpiepaceļ tikai purns. Ja priekšas motora nav, tad tas vispār ir diezgan viegli. Ja ir drusku grūtāk, vēl jauns un šprauns, kamēr vēl varu. Tā, drusku te pabraukājos. Pirmie mīnusi jau ir atklāti, pirmie fiasko. Lieta tāda, kad es pie šī 120 ampērstundu akumulātora pieslēdzu gan elektromotoru, gan ehalotu. Un ja es tagad ar elektromotoru braucu pilnā jaudā, tad viss ir kārtībā, ehalota rāda labi. Bet, ja es braucu kaut kādā vidusātrumā, principā jebkurā citā izņemot 10, un ja es uzlieku viņu uz enkura, tad man ehalote vienkārši rāda pilnīgu pienu. Ja? Traucējumi, rodās traucējumi, līdz ar ko ir 2 varianti. Vai nāksies ehalote slēgt pie atsevišķa akumulātora, un to man ļoti negribējās darīt. Es gribēju saglabāt vietu un nebāzt nekur vēl to mazo akumulātoru iekšā. Bet redzēs, ja vajadzēs, nāksies, tad likšu. Vai otrs variants, iedošu tēvam, viņš man tomēr tā kā elektriķis, radioinženieris, un pamēģinās ielodēt filtru uz kabeļa.
un varbūt noņems tos traucējumus. Slēdzam iekšā. Hops. Un aiziet man traucējumi. Jā. Vai arī ieslēdz enkuru. Enkuru ieslēdza, jā, var redzēt, ka tāds traucējumi drusku, teiksim, paliek uz pusi mazāk, ekrāns paliek uz pusi dzidrāks, bet tāpat ir traucējumi. Un tagad es izslēdzu vispār enkuru ārā. Un var redzēt, kur aiziet normāla paskata ekrāns, jā. Sāk normāli rādīt. Starp citu, kur apakšā ir līdeka. Smuki stāv. Nu ko, vēl viena atziņa. Nebiju domājis, ka tas strādā tādā veidā. Uzlādēju telefonā iekšā aplikāciju un domāju, paspēlēšot ar aplikāciju. Aplikācijā ir tāda iespēja, kā iestatīt punktu, uz kuru tu gribi braukt. Laikam tur līdz 5 punktiem ir, tur ir smuka karte, tu uzliec punktu, uzspied braukt uz punktu, un viņš dragā. Tu tikai iestati viņam, kādā ātrumā viņam to darīt. Bet es nebiju iedomājies, ka viņš nesaprot ezera krastu, jo tomēr, telefonā rādās karte, ezera kontūra un tā. Un ezers tāds līks ir tāds ar līci, un viņš tak mēģina dragāt caur mežu. Labi, ka es tā, sapratu, bijām jau diezgan tuvu krastam un skatos, viņš vienkārši iet krastā iekšā. Motors bija ieslēgts uz pilnu jaudu, viņš ar tiem 6 km/h smuki gāja, kā ledlauzis cauri gribēja iziet mežam. Bet par laimi ātri uzspieda enkura funkciju un viņš apstājās. Jā, nebiju domājis, kad viņš nesaprot ezera kontūru, kura viņam ir atzīmēta kartē, ka, jābrauc pa to zilo, nevis pa zaļo. Tas gan būs jāņem vērā, jābrauc un tomēr visu laiku tā kā ar vienu acī jāskatās, uz kurieni tad tu brauc, lai kas paspētu nobremzēt. Tāda atziņa. Jā. Par enkura funkciju. Iepriekš biju nostājies tur tāda elektrolīnija iet pāri. Un vienreiz viņš man ir 10 minūtes tur smuki zem tās elektrolīnijas, un viņam viss patīk un viss labi. Citā reizē vējš mani aizpūš projām 15 metrus jau no viņas, un neizskatās, ka viņš gribētu mani atgriezt atpakaļ zem. Es tagad braucu ar motoru. Uzspiežu šo te pogu, tātad lampiņa no zilās pārtop par tādi zili sarkanu, jā. Atzīmēju uz ehalotas punktu, kur es ieslēdzu to pogu, un šobrīd jau esmu 12 metrus, gandrīz 13 metrus projām no punkta. Un viņš tā kā rāda, ka viņš ir uz enkura. Bet viņš tā kā nestājas uz viņa. Un tagad, kā tik 15,5 kaut kādi 16 metri uznāk, šis sāk pīkstēt. Šādi. Man sāk šķist tāda sajūta, kad tad, kad ir bezvējš un ezers, tad vislabāk ir parastais enkurs. Jo, ja šitā mani grozīs visu dienu bezvēja dienā uz ezera, spinningojot, man liekas, man slikti paliks. Katras 3 sekundes pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi. Es reāli purns 180 grādos grozās. Jūs redzat uz kameras, man aizmugurē. Katras 3-5 sekundes vajag dīvaini, ka viņš tik stipri viņu groza. Varbūt tāpēc, ka tas bezvējš. Gandrīz bezvējš, neliels vēlis ir. Bet groza viņš drausmīgi. Es nezinu, kā var padžigot, piemēram, kad šitā tev groza laju. Man liekas, parasts enkurs nostieptos un viss. Pagaidām tādas dalītas emocijas par to pasākumu. Redzēs, kā būs tālāk. Epopēja ar Hasvingu turpinās. Šo te smugo draugu, kuru es šobrīd esmu atslēdzis no elektrības,
man tagad nāksies vest uz Rīgu. Atpakaļ pie izplatītāja, kurš viņu tālāk sūtīs uz Lietuvu, viņu tur pārprogrammēs un sūtīs man atpakaļ. Šobrīd es viņu esmu atslēdzis, es esmu ezera tālākajā galā, un viņš maita nestrādā. Viņš no telefona neskāpēc mēģina aizvest mani uz vecajām enkura vietām, kuras esmu ar viņu šodien no rīta stājies. Viņš vienkārši no viena ezera gala izdomā pēkšņi stāvot uz enkura te. Viņš izdomā, ka viņam uz enkura jāstāv tur, un viņš sāk braukt caur visu ezeru. Protams, neievērojot krasta līniju, viņš vienkārši to mēģina izdarīt caur mežu. Tas ir viens. Tad, kad es izslēdzu telefonu, protams, enkura funkcija, viņa slēdzas iekšā, bet viņš principā netur uz vietas neko. Un tad es pamēģināju, domāju, labi, izmantošu parasto enkuru, parasto savu traktora ķēdes posmu. Labi, skaidrs, ka jau kaut kas nav kārtībā. Un tad sāku ar viņu vienkārši pārvietoties pa ezeru, tādā veidā, jo, motoru es līdzi neņēmu, kā redzat, nav. Un ko jūs domājat? Neklausīt, pults sāk komandas. Es domāju, varbūt pults ir izlādējusies. Nē, nav izlādējusies. Ar pulti viss ir kārtībā. Viņš vienkārši neklausa komandas. Pa labi viņš vispār negriež, neklausa pogu, nezinu, reizes 20 uzspēdu, viņš pat nenorēģēja nereizi. Uz enkura viņš tā kā stājas, viņš man nostājās uz enkura ar sagrieztu savu to galvu un vienkārši neslēdz ārā motoru, sāka griezt mani 360 grādos. Tad es paņēmu ar pulti, izslēdzu motoru, uzspiedu viņam off. Viņš tā kā nopīkstēja, ka viņš izslēdzas, bet motors palika kaut kādā trešajā robā un turpināja mani griezt ap savu asi. Beigās es atvienoju viņu vienkārši no akumulātora. Pagaidīju drusciņu, savienoju atpakaļ. Pietika aptuveni uz 2-3 minūtēm, un pēc tam epopeja viss atkārtojās. Tā kā šobrīd es esmu laimīgā kārtā atzīts uz ezera pašu galu. Protams, nekāda cope nesanāca. Esmu diezgan bēdīgs, lai neteiktu vairāk. Maija svētki principā ir sabojāti, jo visas dienas bija paredzēts braukt uz copi, baudīt smuko saulaino laiku, ķert līdekas pa saviem mīļākajiem ezeriem ar jaunu draugu, kurš pagaidām izrādījās ienaidnieks. Nu ko? Mājiņās. Jā, sen es neesmu airējis. Man liekas, ar gumijas laibu vispār nekad. Tāpēc cilvēki, kas gumijas laivām noņem airus, domādami, ka tak nevajadzēs, tak mums tak motori, elektromotori, benzīna motori. Lūdzu, dzīves piemērs jums. Labi, ka ezers nav liels. Hei! Nu ko, šodien iespējams tāda īstā sezonas atklāšana apvienojumā ar nelieliem mačiem, ko rīko puiši no Baltic bloka. Ir dots kaut kādas 10 dienas, un tā kā visi netiek vienā dienā, tad vienā no tajām 10 dienām iepriekš ir jāpiesakās, tiek izsūtīts numuriņš, un drīkst ķert jebkurā Madonas novada ūdens tilpnē, kur drīkst ķert. Ērtas zivs ir līdeka, ieskaitē 3 lielākās, jābildē, jāfočē, jālaiž atpakaļ ar pirms copes atsūtīto uz telefona numuriņu vai kartīti. Kaut kā tā, braucu tagad pakaļ kolēģim un dosimies uz Viešura ezeru. To motoru, kuru redzējāt video sākumā, uz šo brīdi jau esmu izsūtījis atpakaļ uz Rīgu. Viņi sūtīs uz Lietuvu, pārprogrammēs un sūtīs man atpakaļ. Izrādās, ka jaunajiem Hasvingiem, kas ir 1.6, ir tāda
tev es nepateicu, pirms es pirku šo moto. Es jau esam atbraukuši pakaļ kolēģim. Tūlīt viņu savāksim un dosimies. Nesakas. Pirmā. Jā, viens nebija ieslēgts kamera. Jā, es arī nepaspēju ieslēgt, viss tik ātri notika. Pats jau uz augšu bišķi. Ir. Jā. Ir tāds pats līperiņš. Jā, viņai pat ir vaļā, ne? Nē, nav gan vaļā. Nē. Nepinies. Labi, skaidrs ir par krāsām, skaidrs ir par izmēriem. Aiziet. Otrā. Nu, gatava? Mamzelē. Tāda torpēda. Ko, 2 metieni? Zandarts? Vasars liels, jā? Ašaks. Skaties, pacelšu uz kātiņa. Notestēsim kātu pie reizes. Op! Normāli. 400 grami kaut kādi. Čalim jau iedosi savas knaiblas? Paskatīsimies, kas viņam barības bāzē. Skaties. Normāls izmērs? Nē? Un tā kā nemetās. 4 collas, jā, un 10 centimetri. Un tā kā nemetās viņam. Man vēl 10 gribēja iesaukt, ne? Jā. Nu tāds, cik 30, jā, centimetri. Varētu būt. Esam ārā krastā, paēst pusdienas. Drusku atpūsties un tad doties atpakaļ vakarā copē. Šādi izskatās mūsu šodienas darba zirgs. Jā, vietas nav daudz, bet, principā pietiek. Tā, kungs, aiziet lūdzu šitā tā ar ūdeni uzpildīt. Nu ko, paēsts padzirts ir, var doties tālāk. Pulkstenis mums ir 2:10, vai jau līdz kādiem 8, 9. Nu, tikko izslēdzu kameru un bija cope uz digbaita. Kā lieli zobi nav, bet ir atstājusi caurumiņus.
Rekur. Jā, nu vēlreiz. O, tikko atkal bija sapīt, bet netrāpīja. Astra. Nu jā, vienu līdeku jau te ganam. Tur izkošļājas jau visu gumiju. Vairāk kārtēji ņēma Elgaram man. Kur pēdējo trāpīja pavadā. Bigbaitu viņa grāba. Mazās viņai garšo, bet sēsties nesēžās. Nav liela. Ir normāli. Bet bigbaitiņš. Bet bigbaitiņš. Jā! Ir mājās. Yes! Nu, 60. smukula. Uz bigbaitā. Pieaugums 2 centimetri. Aizgāja! Ko milzīga bija? Reāli milzīga bija. Skatā, pūkāt vai izķiepam. Jopad, asti gribi teikt. Tur monsters paņēma. Loma kartiņas arī obligāti iemetam iekšā. Nu, select kātiņš šodien atstrādā. Nebojā kadru.